Cienītā ministres kundze, dāmas un kungi. Mēs šodien esam pulcējušies Latvijas Zinātņu akadēmijas 1991. gada Barikāžu muzeja, Latvijas okupācijas muzeja rīkotajā konferencē Barikādes barikāžu aizstāvju acīm. Atļaujiet man uzskatīt šo konferenci par atklātu. Dievs svētī Latviju! Godājamie konferences dalībnieki, kolēģi, draugi. Ir pagājuši 20 gadi kopš trauksmainajiem janvāra notikumiem, kad latviešu tauta pulcējās Rīgā pie ugunskuriem un barikādēm, un viņus visus vienoja kopīgs mērķis – redzēt savu valsti brīvu un demokrātisku. Toreiz nebija svarīgi, vai tu esi jauns vai vecs, strādnieks vai inteliģents pārstāvis, turīgs vai nabadzīgs. Barikāžu laiks cilvēkus nešķiroja, tas vienoja. Tā laika ugunskuri Doma laukumā, Zaķu salā un citās Rīgas vietās simbolizēja kopš brīvības cīņām nepieredzētu tautas kopības sajūtu. Tā laika ugunskura liesmās katrs barikāžu dalībnieks redzēja savu Latviju brīvu, neatkarīgu, demokrātisku un Eiropas valsts saimē piederīgu. Šīs uguns liesmas ne tikai sildīja, bet arī deva spēku nepadoties un cīnīties līdz galam savas Latvijas labā. Katram par šo laiku ir savas atmiņas. Mums, iekšlietu sistēmas darbiniekiem, nozīmīgākās barikāžu laika atmiņas saistās ar 20. janvāri, kad milicijas darbinieki no visas Latvijas bija ieradušies Rīgā, lai aizsargātu strateģiski svarīgos objektus un stātos pretī kaujinieku pārspēkam, kas iebruka iekšlietu ministrijā. Katru gadu 20. janvārī mēs pieminam barikāžu notikumos bojā gājušos kolēģus. Tiekamies ar viņu tuviniekiem, pulcējamies iekšlietu ministrijā un piemiņas vietās, lai noliektu galvas bijušo kolēģu priekšā par viņu izrādīto varonību un pašaizliedzību cīņās par Latvijas brīvību. Ir tāds teiciens, ka laiks visu saliek pa plauktiņiem. Tāpat kā ir jāpaiet laikam, lai notikumi kļūtu par vēsturi, tāpat ir vajadzīgs laiks, lai noskaidrotu un izprast arī visus barikāžu dienu notikumus. Domāju, ka šīs dienas konference palīdzēs veidot izpratni par to dienu trauksmainajiem notikumiem, kā arī rosinās turpināt šo notikumu izzināšanu un plašāku analīzi. Atjaunotajai un brīvajai Latvijai tās izaugsmes un attīstības ceļā barikāžu laiks ir devis līdzi vairākas vērtīgas mācības. Un tas skan šādi. Kopības un vienotības priekšā pat vislielākais pārspēks atkāpjas. Skaidrs un kopīgs mērķis liek izzust visām sociālajām, vecuma, materiālajām un pat etniskajām robežām. Glabāsim tā laika kopības un vienotības sajūtu kā savu vislielāko dārgumu, kurā smelties spēkus grūtos brīžos un kuru nodot tālāk mūsu bērniem un mazbērniem. Paldies par uzmanību un vēlu sekmes šīs dienas konferencē. Labrīt, godātā klātesošie dāmas un kungi, barikāžu uzvarētāji. Cilvēka dabā ir pēc lieliem varonīgiem notikumiem vēsturē spriest, kā būtu, ja nebūtu bijis, un kā nebūtu bijis, ja būtu. Barikādes vienkārši bija. Tas nozīmēja, ka barikādēm vajadzēja būt. Un visacīm redzamākais pamatojums barikāžu nepieciešamībai, kas bija arī man skaidrs 13. janvāra naktī, saucot cilvēkus aizstāvēt gan mūsu jaunatgūto brīvību, gan vārda, preses iespējas, bija tas, ka mēs visi redzējām vienkārši pūli, kas sanācis
kaut kur laukumā, ielās vai priekšpilsētās, iztrenkāt ir viens, bet ieņemt barikādes, pat tādā gadījumā, ja izbailēs no varmākām, tās būtu pametuši lielākā daļa aizstāvi. Pat tādā gadījumā, ja neviens nešautu no šīm barikādēm, ja tur stāvētu pāris cilvēku kailām rokām, ir kaut kas pavisam cits. Tas jau ir uzbrukums, tā jau ir varmācība, uz kuru tomēr ir jāiet cilvēkiem ar zināmu, ļaunu, mērķtiecīgu apņēmību, kas nemaz nav tik viegli. Mēs šīs barikādes uzvarējām. Barikādes bija pagrieziena punkts attieksmē pret Latviju pasaulē un mūsu pašu attieksmē pret sevi. Bieži vien mēs īpaši pelēkajā ikdienā runājam par to, ka nevienam jau pasaulē tā mazā Latvija, mazā valsts un mazā tauta neinteresē, ka pasaules lielvalstīm, ietekmīgākajiem politiķiem ir vienalga, kas ar mums notiek. Un patiešām ir vienalga, ja tautai pašai ir vienalga, ja tā ir gatava paciest verdzību, un pat ja tā nepacieš verdzību, bet ir gatava reizi no reizes atkārtoti par saviem priekšstāvjiem, aizbildinoties ar mazāko iespējamo ļaunumu, ievēlēt noziedzniekus, blēžus, muļķus, bet nav vienalga pasaulē, ja tā redz, ka mēs ar pašcieņu cīnāmies par savām tiesībām, brīvību, kas nav tikai vienas tautas monopols un kas nevar pastāvēt un nevar eksistēt, ja kaut kur pasaulē kāds par to necīnās. Kā to 21. janvāra New York Times ievadrakstā rakstīja liels Latvijas draugs, mūsu labvēls, kur iedvesmoja Latvijas brīvības cīņu amerikāņu rakstnieks Viljams Safairs. Jā, es uz barikādēm varu raudzīties gan kā barikāžu dalībnieks, gan arī kā barikāžu vērotājs no malas, jo jau 14. janvārī ar augstākās padomes pilnvaru iespējama augstākās padomes deputāta aresta gadījumā pārstāvēt Latvijas intereses rietumos. Es biju dažādās pasaules zemēs. Un 21. janvāra rītā pēc traģiskajiem notikumiem Rīgā pie iekšlietu ministrijas pēc pirmajiem upuriem man bija jāuzstājas ASV valsts radio Vašingtonā, un pēc šī brīža es pilnīgi fiziski sajūtu, kā pasaule raugās uz mūsu barikādēm un kā mainās pasaules attieksme pret tām. Man zvanīja vienkārši amerikāņi, kuri meklēja mani, un teica, mēs jūs atbalstām. Radikāli sāka mainīties lielvalstu politiķu attieksme pret Latvijas brīvību, un neba jau pašu vēlmes dēļ, bet tāpēc, ka uz to spieda viņu sabiedrība. Šajā pašā 20. janvārī, laikam dienu iepriekš pirms apšaudes, pēc tikšanās ar Kanādas ārlietu ministru, Kanāda uzklausīdama mūs pārtrauca padomju kuģu izkraušanu Kanādas ostās. Un neba jau tie bija mani vārdi, kas ietekmēja viņus. Viņus ietekmēja barikādes, cilvēku gaišās, pārliecīgās un drosmīgās sejas uz šīm barikādēm. Mēs bijām brīvības cīnītāju etalons, un to pasaule attiecīgi novērtēja, saprastama, cik svarīga ir latviešu cīņa Rīgā 1991. gada janvāra dienās. Jūs zināt, ka toreiz mēs saņēmām arī visnedalītāko Krievijas demokrātu atbalstu. Maskavas vēsturē nekad nav noticis tik masveidīgs mītiņš, kā mītiņš janvārī atbalstam Baltijas brīvībai. Teātra zinātniece Valentīna Freimane nesen uzrakstījusi tādu atmiņu grāmatu ar Dievu Atlantīda, domādam par Latvijas likteņiem un par savu vietu tajā, un kādai nodaļai viņa likusi ļoti zīmīgu moto, ka aizmirstami savus upurus, mēs tos nogalinām otrais. Šis moto ir atgādinājums tam, cik svarīgi
ir ik gadu atcerēties barikādes, cik svarīgi ir atcerēties mūsu atmodas laiku un godināt mūsu upurus, kuri mūsu visu dēļ un arī pasaules brīvības dēļ atdeva savas asinis, kā rakstīja Viljams Safairs, laistīja ar asinīm pasaulē nepieciešamo dzīvības koku. Un savukārt runājot par mūsu pieticīgo un pelēcīgo ikdienu, par Latviju nedienām, filozofs Raitis Vilciņš jau vairākus gadus pēc barikāžu laika tā rezignēti izsaucās: ak, kaut mūsu dzīve būtu tik skaista, kā mūsu skaistie kapi. Šī gadījumā, domājot par barikādēm, man gribētos mums visiem novēlēt: ak, kaut mēs arī mūsu ikdienā, būdami paši ar sevi, būdami lielveikalu pasaulē, būdami apjukuši, spētu atkal būt tik varonīgi, drosmīgi un jāpiebilst arī godīgi, kādi mēs visi kopā bijām barikāžu laikā. Cienījamā ministres kundze, godājamie klātesošie tautfrontnieki. Mēs esam sasnieguši to robežu, kad no vēsturiskiem notikumiem 91. gada janvārī ir pagājuši 20 gadi. Tuvojas Latvijas Tautas frontes 25. gada diena. Faktiski pašreiz ir tas vecums gan šiem notikumiem, gan visiem mums, pēc kura ļoti ātri viss tas, ko mēs pārdzīvojam 91. gada janvārī, jau pārvēršas leģenda. Leģenda, kur atmiņas tiek savijas kopā ar varbūt to, kas gluži nebija vai nebija tā. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi un arī šis konferences vērtība atcerēties, apkopot, pierakstīt un nepalaist neviena mirkļa, neviena sīkuma no to dienu notikumiem. Jo Latvijas jaunāko laiku vēsturē tas ir viens no spilgtākiem, varbūt pat visspilgtākais mūsu neatkarības aizstāvēšanas mirklis, jo pārējie bija saistīti ar citu izraisītiem kariem un sabrukumu. Šeit mēs paši aktīvi pēc savas gribas gājam uz neatkarību un tas aizstāvēšanu. Tas ir par šīs konferences nozīmi. Ko es gribētu vēl un kas būtu papildināms? Manuprāt, šīs konferences darba kārtība pietrūkst vienas būtiskas sadaļas, kurai būtu jāiet pirms visā pārējie. Jo faktiski barikādes, mūsu apziņa, mūsu domāšana, šīs aizsardzības veids, ņemot vērā nevardarbīgu tā raksturu, faktiski jau Tautas frontes darbība sāka attīstīties kaut kur uzreiz pēc 4. maija. Ļoti smaga diskusija par to, vai ir nepieciešama Tautas fronte vai nav nepieciešama pēc uzvaras augstākās padomes vēlēšanas. Kā un ar kādiem spēkiem mēs aizstāvēsim savu valsti un ko mēs darīsim. Leģendārais un vēsturiskais dokuments aicinājums visiem Latvijas neatkarības piekritējiem vai tā saucamais aicinājums X stundai. Tas viss tā kā graudi no pelavam tika atlasīti tumšajā, trauksmainajā 90. gada rudenī. Mums notika reģionālās sapulces, nāca priekšlikumi, un tad Ivars Redisons un Uldis Augskalns redigēja, sarakstīja visus tos priekšlikumus, kā mēs nevardarbīgi varētu pretoties uzbrucējiem. Es domāju, ka bez šī gara rudens un ziemas, bez diskusijas, kur piedalījās tiešām 100 000 cilvēku, šis barikāžu gars, saprašana par to, gatavība tam nekad nebūtu sasniegusi tādu pakāpi un tas nebūtu noticis tik organizēti.
Kāpēc tad radās šāds iespējas, ka barikādes notika tā pēkšņi un tauta saskrēja un uzbūvēja tas un aizstāvēja Rīgu? Es domāju, ka daļa rīdzinieku, arī citu cilvēku atnāca jau faktiski uz funkcionējošam, gatavam barikādiem, pēc labākās sirdsapziņas tur piedalījās, bet tas garš veidošanas, idejas, attīstības ceļš, kuru mēs īpaši arī nereklamējam un nestāstījām pa labi un pa kreisi toreiz, viņiem nebija zināms. Es ļoti ceru, ka šeit klātesošie Ivars Redisons, Dainis Gēgers, Ainars Baškis, Drosma Blagovešanska, Tautas frontes valdes un domes locekļi, kuriem tas zināms vairāk nekā citiem, pastāstīs jums par to. Nākamais, kas būtu ārkārtīgi svarīgi un ko nedrīkst aizmirst, ir šis nevardarbīgais raksturs, dziesmotās revolūcijas turpinājums, augstākais apogējs, ar ko tad mēs arī apburām visu šo pasauli. Un šeit bija ārkārtīgi grūti. Faktiski eksistēja divas nometnes. No vienas puses Ivars Godmanis un Latvijas Republikas valdība, kas pilnīgi dabīgi un pareizi centas visu noregulēt ar valdības spēkiem. Tas ir jebkuras valdības uzdevums numur 1. Diemžēl toreiz pēc neatkarības atjaunošanas tam nebija resursu un spēku, un šī mobilizēta tauta bija nepieciešama. Ivaru bija grūti pārliecināt, bet beigās tas tika izdarīts, un viņš tam piekrita. No otras puses nosacīti varētu būt Odisejas Kostandāri, tā sakot, kaujiniekiem, kam bija šī bruņotās cīņās ideoloģija un pretošanās uzbrucējiem. Tas arī nebija pieņemams, jo pietiktu tikai izšaut vienu reizi un tālāk tā atbilde būtu skaidra. Mēs būtu nonākuši tur, kur ir nonākusi Grūzija, Moldova. Visi tie, kas nacionālās atbrīvošanas, kustības radikalizēšanas un bruņotās cīņas pielietošanas dēļ pašreiz jau daudzus gadu desmitus pēc neatkarības atjaunošanas nevar tikt ar dažādiem konfliktiem, valstu sadalīšanu, teritoriju zaudēšanu un tam līdzīgam problēmām. Mums bija jāpauž tas, ko tauta vēlējas, ko vēlējas tautas vairākums. Un pēdējais. Mēs cenšamies uzsvērt, kā tauta aizstāvēja, tauta to izdarīja. Jā, tieši tā. Nekāda Tautas frontes darbība, plāni, X stundai, nekādas 12. janvāra domes sēdes nebūtu neko izlēmušas un iztenojušas, ja nebūtu šis fantastiskais tautas atbalsts un gatavība, nebūtu šis milzīgas Tautas frontes autoritātes. Bet vajag atcerēties arī tas cīņas līderus. Šodien, pēc šodienas principiem, kad mēs uzveļam mūsu politikiem visus grēkus, to pārmetam to, ko viņi var izdarīt, un arī to, ko viņi nevar šodienas apstākļos izdarīt. Pēc šiem mērauklam mēs vērtējam arī tā laika barikāžu līderus. Faktiski mums ir jāatzīmē tie cilvēki, kas bija vadītāji, kas bija līderi. Tautas iniciatīva un izdoma, jā, viņa virzīja to visu, bet kādam bija jāsaskaņo, jāakceptē, jāpieņem šie lēmumi, lai viņi būtu pareizi, lai viņi neizprovocētu asins izliešanu un nebeigtos ar bēdīgām sekām. Un pēdējais, atbildot uz jautājumu, vai bija vērts, ko tad mēs ieguvām, es domāju, mums visiem šeit šajā konferencē jāvienojas par vienoto atbildi. Ja latviešiem ir nepieciešama nacionālā valsts, tad bija vērts, ir vērts un būs vērts. Paldies par uzmanību. Sveicināti, mīļie barikāžu dalībnieki, šīs konferences viesi. Šajās dienās paiet 20 gadi no tā, jau var teikt, tālā barikāžu laika. Un es
vēlos šodien stāstīt par pienākumu. Barikāžu laiks bija priekš mums pienākumu laiks. Un pirmkārt, pienākums bija pret savu sirdsapziņu. Pienākums pret savu tautu, savu valsti. Mēs, bijušie balskasmie miliči, šo pienākumu pildījām arī ar ieročiem, bet jebkurš no jums pildīja savu uzdevumu pēc labākās sirdsapziņas, arī pildīja savu pienākumu. Un barikāžu laikā nebija lielu un mazu uzdevumu. Visi uzdevumi bija vienlīdz nozīmīgi, jo neizpildot kādu vienu uzreiz tas traucēja arī nākošam. Un tikai mums visiem kopīgiem spēkiem izdevās izcīnīt pašu galveno barikāžu dienās. Aizstāvēt savas valsts, Latvijas brīvību, aizstāvēt Latvijas neatkarību. Arī šīs dienas konference ir mūsu pienākums, jo konference ir pienākums pret mūsu Latvijas vēsturi, pret valsts nacionālo kultūras mantojumu. Jo paiet gadiem, arī par barikāžu laiku sāk rasties mīti, dažādas leģendas. Mūsu pienākums, mūsu uzdevums ir pārdrupačai apzināt vēstures liecības, apzināt vēsturiskos dokumentus. Būtu arī pienācis laiks pārskatīt visiem savus personīgos arhīvus, jo personīgos arhīvos, es domāju, daudziem no jums glabājās vēstures liecības, glabājās tas, kas ir mūsu Latvijas nacionālais kultūras mantojums, un kurš mums ir jāsaglabā. Un jāsaglabā tāpēc. Ļoti labi savā uzstāšanās pateica Dainis. Es domāju, ka mēs pat līdz šai dienai visi neaptveram, un varbūt tikai tādu sākam aptvērt to dienu nozīmīgumu. To es saprotu un aptvēra daudzi mūsu ārvalstu draugi. Viņi to saprot, es domāju, pat iespējams labāk nekā mēs paši to saprotam. Mēs varbūt to aptvērt sākam tikai tādu pēdējos gados, jo ka bez neatkarības aizstāvēšanas, bez barikāžu cīņām iespējams nebūtu tādas mūsu valsts. Un konferences dalībnieku mūsu visu pienākums ir
ir par tā laika notikumiem, par to nozīmību stāstīt jaunai paudzei. Tai, kas ir uzaugusi šajos neatkarības gados. Un kas par to kas šo nozīmīgumu nesaprot, jo vienkārši viņiem par to ir pārāk maz stāstīts, viņiem par to nav informācijas. Un es domāju, ka arī šīs konferences materiāli, kuri tiks izdoti šogad, palīdzēs saprast nozīmīgumu tiem notikumiem 20 gadus atpakaļ. Par barikāžu laiku, barikāžu muzejs, barikāžu dalībnieku biedrība un Zinātņu akadēmija rīko jau 4. konferenci. Un es domāju, ka katra konference dod un dos pēc iespējas vairāk saprast tā laika nozīmīgumu. Lai mums šī konference izdodās. Paldies Renāram Zaļam. Un tagad mūs uzrunā mājastāvs Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis. Cienītā ministrs kundze, godātie barikāžu aizstāvi pirms 20 gadiem un godātie konferences dalībnieki šodien šeit, šajā mājā, šajā vietā. 20 gadi, protams, ir liels laiks, un varbūt viņš ir aizgājis daudziem no mums tik ātri, ka mēs neesam daudz ko paspējuši ne tikai izdarīt, bet arī aptvert un analizēt. Kaut vai viens piemērs, kas, jāsaka, man pašu pārsteidz, ja par to padomājam. Pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījās daudzi vēlētāji, kuri ir dzimuši jau pēc 91. gada. Un tas nozīmē, ka tā ir pilnīgi cita paudze ar citu uztveri un arī droši vien citiem priekšstatiem. Un kā jau te iepriekšējā runātāji teica, ja mēs mācēsim šai paudzei nodot to bagātību, ko mums ir devuši šis te barikāžu laiks, šī te Latvijas atjaunošana, tad mēs būsim, protams, savu misiju izpildījuši. Ko nozīmē barikādas, un varbūt vienu tādu niansi es gribētu minēt, atceroties to, ko savā laikā teica mūsu kolēģis, profesors Pēters Laķis, toreiz augstākās padomes deputāts, barikāžu aizstāvs, tai skaitā. Viņš izteica tādu domu, ka barikādas tā nebija konkrētu personu vai kādas ēkas aizstāvēšana. Mēs visi kopā aizstāvējām to nelielo demokrātijas daļiņu, ko mēs līdz ar vēlēšanām un pēc 4. maija bijām izcīnījuši. Un es domāju, šīs barikāžu aizstāvēšanas periods, šī demokrātijas atjaunošana, attīstība ir tieši tā vērtība, kas mums ir jānes varbūt pasaulē, jo toreiz tajā barikāžu laikā, es domāju, mēs visi atceramies, ka mums it kā bija ļoti skaidrs, kura puse aizsargājās un kura puse gatavojās uzbrukt. Diemžēl ikdienā jau tas tā nav, un tāpēc ir vajadzīga šī analīze, un varbūt tādēļ es arī aicinu savus kolēģis zinātniekus pievērsties arvien vairāk un vairāk tam milzīgi bagātīgām faktoloģiskam materiālam, kas par šo barikāžu periodu ir savākts un acīm redzot vēl būs. Bet man šķiet, ka ir pagājis tas laiks, ka mēs vācam tikai šo faktoloģisko materiālu. Ir laiks, kad mums ir jādomā par tā analīzi, par tām sekām, ka mums ir jāstāsta gan sev, šai jaunai paaudzei, gan pasaulē, ko tas nozīmē.
Atcerēsimies, toreiz te barikāžu laikā, manuprāt, viens no tiem fenomēniem bija, ka tieši barikādas pievērs uzmanību tam, kas notiek Latvijā. Žurnālistu aprindās tā bija sensācija. Pēkšņi, it kā negaidīti, parādās pilsētā šādas te aizstāvības formas, masveida, vienotas tautas gribas izpausme, darbības izpausme. Un neapšaubām tas ir pietiekams, nozīmīgs fenomens, lai pasaules to skatītos. Ja mēs šodien mācēsim uz šī materiāla pamata izdarīt secinājumus, es domāju, mēs jau esam sākuši, un šajā monogrāfijā, ko te akadēmiķis Junds dāvina iepriekšējiem, ļoti daudz, kas ir izdarīts, kas ir arī ministrs rokā šī grāmata. Manuprāt, tas ir iesākums tam varbūt darbam, kas ir jādara zinātniekiem kopā ar visu sabiedrību. Un jāpasaka, ka mēs ne tikai zinājām, ko mēs toreiz darījām, bet mēs mākam arī to izmantot gan mūsu, gan, protams, vispār pasaules demokrātijas attīstībai. Es vēlu panākumus konferencei, un es domāju, ka mēs daudz secinājumus vēl šodien vērtīgus iegūsim, ko mēs varēsim, protams, arī publicēt, parādīt, ko mēs zinām un ko mēs mākam. Paldies! Kā jau ir redzams uz ekrāna, ir pieteikta tēma runāt par barikāžu nozīmi. Un es domāju, ka jūs tīri labi varētu iedomāties sevi manā vietā, ka man ir šobrīd vairāk nekā 100 ekspertu priekšā jānovērtē katrs no jums un kopā padarītais. Tāpēc saprotams, ka mans analītiskais, cik tas būs iespējams ziņojums, tā vai tā būs arī subjektīvs, un jau vairāk, ka arī mēs jau katrs esam subjektīvi, un katram, protams, ir skatījums nedaudz savs uz tiem vai citiem notikumiem, kas saistās ar barikādiem. Tēma ir noformulēta ļoti plaši, barikādas to loma neatkarības atjaunošanas procesā, bet atbildēt es varētu, lai pēc tam jums nenojuktu tā visa mana garā runas konstrukcija ļoti īsi. Barikāžu loma. Pirmkārt, barikādas nepieļāva padomju varas un militāras diktatūras ieviešanu, padomju varas atjaunošanu un militāras diktatūras ieviešanu Latvijā. Īsi. Barikādas faktiski ļāva turpināt to kursu, kuru 4. maijā mēs iesākām uz Latvijas neatkarību. Un varbūt vēl nozīme, ka tikai nedaudz, bet tomēr gan Latvijas sabiedrības, gan bijušās padomju savienības teritorijā, gan visā pasaulē mēs nostiprinājām barikāžu aizstāvju un tātad līdz ar to Latvijas neatkarības cīnītāju pozīcijas. Bet īstenībā nekas kardināls barikāžu rezultātā nenotika. Nec mēs daudz ātrāk sākām iet uz neatkarību, tas nebija barikāžu uzdevums un loma un nozīme. Nec arī kaut kā būtiski izmainījās spēku samērs starp padomju varas atjaunotājiem un neatkarības cīnītājiem. Nu lūk, kā tad tas viss sākās? 1990. gada ziema, februāris, marts un maijs, pavasaris. Protams, ka tie bija notikumi, kas satricināja gan Padomju Savienību, gan zināmā mērā visu pasauli. Pasludināt neatkarību. 3 bijušajās padomju vai varbūt tolaik vēl esošajās padomju republikās gandrīz vienlaicīgi, dažu mēnešu ietvaros. Nenoliedzami, kad arī jaunais salīdzinoši jauno kursu sākušais ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs bija apjucis nedaudz, ko darīt. Tomēr viņa
pamats auglis bija demokrātiskā ceļā, pārkārtosim, pārbūvēsim Padomju Savienību. Un īstenībā, kā dokumenta liecina, tad padomju varas atbalstītāji, tātad nomenklatūra, kompartija, armija, kas šeit atradās, īstenībā bija ļoti neapmierināta ar to, ka Maskava nereaģē. Gorbačovs attiecībā uz 4. maija deklarāciju 14. maijā pieņem vienu dekrētu un nekas nenotiek, atzīst šo deklarāciju par nelikumīgu. Nu un tādā zināmā sašutumā pagāja vasara un, protams, ka rudenī sāka rosīties šie paši spēki visās 3 Baltijas valstīs vai republikās tolaik vienlaicīgi. Un jāsaka, ka atmiņas ir uzrakstījuši diezgan, neteiksim daudz, bet katrā ziņā vairāki no Padomju Savienības tālaika vadītājiem, ieskaitot Gorbačovu. Un šīs atmiņas īstenībā man nācies ir diezgan daudz dažādas atmiņas par dažādiem valstīm, dažādiem periodiem, dažādiem notikumiem lasīt, ne barikāžu sakarā tikai. Un es vienmēr esmu konstatējis, ka tos slidenos notikumus šie varoņi, atmiņu rakstītāji, vai nu vispār aizmirst, vai par viņiem tā, pilnīgi, teiksim, citās krāsās. Nu, lūk, un ja Gorbačovs saka savās atmiņās, ka par Lietuvas asiņainiem notikumiem es neko nezināju, skaidri un gaiši, un prasīju vēl Kručkovam, kas tur īsti bija un kas to organizēja, tad Kručkovs savās atmiņās, kas izdotas 1998. gadā Krievu valodā Maskavā, viņš raksta otrādi, un īstenībā to arī apstiprina vairāk citas, gan atmiņas, gan arī dokumenti, gan, godīgi sakot, arī šobrīd ir pieejami un publicēti ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes materiāli, un ne tikai. Tur viņš raksta, jā, decembrī jau mums 1990. gadā bija sanāksme, 3 spēka ministri, Pugo Boris, Jazovs, Pugo Boris iekšlietu ministrs, Jazovs, aizsardzības ministrs un Kručkovs arī spēka ministrs, jo viņam arī bija armijas daļas vai specvienības, tā skaitā visu robežsardzes pakļaut militarizētā. Un piedaloties, protams, Gorbačovam un vēl dažiem cilvēkiem, faktiski tika apspriests jautājums par spēka lietošanu pret Baltijas valstīm, konkrēti pret 2, Lietuvu un Latviju. Nu, Gorbačovs, protams, neko tādu neatcerās. Un šie dokumenti un atmiņas Kručkova liecina, ka šajā sanāksmē tiešām visi ir bijuši par to, ka spēks jāpiemēro, izņemot Gorbačovu, kurš esot bijis atturīgs šajā jautājumā. Un faktiski līdzīga sanāksme tādā pašā sastāvā ir notikusi janvārī, šķiet 10. janvārī vai 8. janvārī 91. gadā, kur atkal šādā pašā sastāvā ir tapis lēmums, kad tomēr ir jāpielieto militārs spēks un konkrēti Lietuvā. Par Latviju īsta ziņa nav. Nu, lūk, un kāpēc tas bija vajadzīgs? Tāpēc, ka uz Gorbačovu, protams, kad lielu spiedienu izdarīja gan armija, gan Valsts drošības komiteja, gan visi tie, kā jau es teicu, kuri centās saglabāt gan savas privilēģijas, gan savus amatus, gan savu ietekmi Padomju Savienībā un nepieļaut tās sabrukumu. Nu, kā notika šī sagatavošanās pavisam īsi, es tikai pateikšu, ka mēs arī daudz bijām tam liecinieki, kā tika plānveidīgi destabilizēta situācija, ja mēs runājam par Latviju, kad notika šie nemitīgie sprādzieni visu 1990. gada rudeni, sākot pie leģionāru piemiņas vietām un pieminekļiem un beidzot ar Maskavas kompartijas ēku un politiskās izglītības namu tika spridzināts un, protams, neviens nepieteicās un tagad bijušais VDK priekšsēdētājs Latvijā Johansons savās atmiņās saka, man jau likās, ka tie ir armijas specdienesti. Nu, tā, tad viņam likās, tad mēs arī varam domāt, vai tas tā bija vai ne, bet visi apstākļi rādi, ka, protams, tie nebija neatkarības cīnītāji. Viņiem tas nebija vajadzīgs destabilizēt situāciju, tieši otrādi.
Nu, tas, ka ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā tika ievestas gaisa desanta vienības, it kā, lai cīnītos vai pareizāk nodrošinātu iesaukumu, jauniešu iesaukumu padomju armijā, kur tiešām negāja lielā skaitā vairs dienēt. Nu, tas, protams, nevienu nepārliecināja un radīja tikai smaidu. Kā desantnieki, iedomājieties, nodrošinās milicijas funkcijas vai policijas funkcijas šodienas izpratnē. Ja? Nu, lūk, un citiem vārdiem bija pieņemts lēmums janvāra sākumā par PSRS tiešās prezidenta pārvaldes ieviešanu attiecīgi Lietuvā un visticamāk arī Latvijā pēc tam. Kā šis lēmums sāk īstenoties, to, teiksim, tagad ar dažādi pētnieki tur dažādi spriež, bet uzskata, ka tieši ar šiem soļiem, ko jau es minēju, šī lēmuma īstenošana jau faktiski sākās. Nu, bet 13. janvāris Lietuvā, 17 cilvēku dzīvības, kas prasīja nakts no 12. uz 13. janvāri, 500 cilvēki ievainoti Lietuvā, Viļņā, vairāki 10 ar šautām brūcēm. Nu, tas bija tas, ko acīm redzot Gorbačovs negaidīja, vai nebija tam gatavs. Un, protams, kad Nobela miera prēmijas laureāts un faktiski cilvēks, kura visa politika balstījās to, un īstenībā citas izējas viņam nebija, lai kaut kā to Padomju Savienību tomēr noturētu, bija vajadzīgs šis rietumu atbalsts, tā skaitā finansiālais. Un šīs asinis bija tās, kas, protams, Gorbačovam lika apdomāties. Nu, lūk, es domāju, lai gari nerunātu, es domāju, ir vērts citēt labi zināmo daudziem šeit klātesošiem pulkvedi, kuru sauc arī par melno sauca pulkvedi, Viktoru Augstu. Un tās nav atmiņas pēc 10 gadiem. Tas ir tas, ko Viktors Augstnis raksta un dod interviju 1991. gada 27. janvārī Krievijas avīzei populārai tolaik Argumenti fakti. Tad pa taisnām pēdām pēc notikumiem janvārī. 91. gads. Korespondents jautā, sarunā ar ārzemju korespondentiem jūs teicāt, ka Nacionālās glābšanas komitejas Baltijas republikās bija izveidotas pēc PSRS prezidenta Gorbačova iniciatīvas, lai gala iznākumā te ieviestu prezidenta pārvaldi. Jā, atbilde. Tas atbilst patiesībai. Es runāju ar biedriem no Lietuvas Nacionālās glābšanas komitejas, viņi teica, visu, ko mums prasīja Maskava, mēs izpildījām. Maskava solīja, ka otro ceļa pusi, tiešās prezidenta pārvaldes ieviešanu, tā veikšot pati. Tomēr Maskava mūs pameta. Prezidents ir mūs nodevis. Mūs ir nodevušas PSRS un Krievijas federācijas augstākās padomes, PSRS valdība un Ļeļcins. Kā konkrēti izpauž tas, ka prezidents nodevis armiju, vai tādējādi, ka viņam nepietika apņēmības ieviest prezidenta pārvaldi Lietuvā? Jā. Konkrēts lēmums ir pieņemts. Ja konkrēts lēmums ir pieņemts, tas jāpilda. Pretējā gadījumā labāk nemaz nevajag sākt. Bet oficiāli ziņojumi par šādu prezidenta lēmumu taču nebija. Pareizi, tas nebija afišēts. Tomēr tika veikts vesels pasākumu komplekss, lai sagatavotu šādu lēmumu tātad par PSRS prezidenta pārvaldes ieviešanu. Nu, lūk, un tagad, ko tad darīja barikāžu aizstāvi? Tas ir visi mēs un Latvijas, protams, Tautas frontes vadība. Īstenībā tas, ka kaut kas notiks un tas, ka juridiski tā varētu forma būt PSRS prezidenta pārvaldes ieviešana, tas, protams, tapa skaidrs jau rudenī, un Latvijas Tautas frontes valdes novembra viens ir lēmums, kurā jau ir paredzēti zināmi pasākumi, ko mēs varētu Latvijā šeit darīt, ja tiktu ieviest PSRS prezidenta pārvalde. Un, protams, 11. decembrī 1990. gadā apstiprinātais Latvijas Tautas frontes valdes lēmums, kurš tagad ļoti plaši pazīstams kā aicinājums X stundā, faktiski tā bija mūsu gatavošanās platforma PSRS prezidenta pārvaldes ieviešanas gadījumā.
Bet īstenībā notikuma risinājās pavisam citādi. Redziet, Viļņā sāk 13. janvārī līt asinis. Nekādas PSRS prezidenta pārvaldes nav, par to vispār neviens nerunā. Ja? Un pat 12. janvārī Latvijas Tautas frontes domē sanākot universitātes lielajā aulā, arī vēl nav skaidrs, kas īsti būs. Ka kaut kas būs, ir skaidrs. Un jāsaka, ka no visa šī aicinājuma X stundā īstenībā varēja izmantot šajā situācijā tikai vienu pirmo punktu, kur bija paredzēts, ka tautai un attiecīgi Tautas frontes koordinatoriem visā Latvijā ir jābūt gataviem lielai protesta manifestācijai Rīgā. Tas bija tiešām ļoti, ļoti tālredzīgi paredzēts, un tas, ka jau 12. janvārī Tautas frontes dome, vēl nezinot, kas notiks 13. janvāra naktī, jau sasauca šo tautas manifestāciju Rīgā svētdien 13. janvārī, tas tiešām bija droši vien gan tālredzība kaut kāda, gan arī varbūt laimes tāds ieguvums. Katrā ziņā labākā laikā šo lietu nevarēja nekādi noturēt kā 13. janvārī. Nav jau arī noslēpums. Pati ideja par barikādēm, kā liktos tagad, jā, mēs jau visi tam barikādēm gatavojamies. Par barikādēm neviens neko nerunāja Latvijā. Jā, tagad man arī ir zvanījuši vēl gadu atpakaļ pēdējie, varoņi, kur teica, es piedāvāju barikādes, es izgudroju barikādes. Bet ir bijušas sarunas, un šodien droši vien mēs atcerēsimies neoficiālas piedāvājumi daži. Jau novembrī, decembrī, ka mums vajadzētu domāt par barikādēm. Protams, šajā situācijā vēl novembrī, decembrī tā ideja likās varbūt arī Tautas frontes vadībai pārāk tāda, kas varētu provocēt pretinieku, kas varētu provocēt šos te armijniekus, un tas ir saprotami īstenībā. Tāpēc nopietni barikādes pat vēl 12. janvārī neviens par barikādēm Tautas frontes domes sēdē nerunāja. 13. janvāra agrā naktī, kad Dainis Ivāns, tas arī, es domāju, ir viens ārkārtīgi tālredzīgs, ļoti riskants lēmums, ko Dainis personīgi pieņēma aicināt tautu uz Doma laukumu, ne uz barikādiem, uz Doma laukumu pulcēties. Katrā ziņā no šodienas skata tas ir tiešām ārkārtīgi svarīgs pie šis aicinājums. Un tad, kad arī uzzinot visu, kas notiek Viļņā un Lietuvā, tātad augstākās padomes deputāti, mēs sākām agrā rīta stundā tūlīt pulcēties augstākā padomē, kur mums jau Dainis sagaidīja, kur Jānis Dinevičs bija Tautas frontes frakcijas vadītājs augstākā padomē, Odisejs Kostanda kā aizsardzības komisijas loceklis un es kā aizsardzības tolaik komisijas priekšsēdētājs, aizsardzības un iekšlietu komisijas augstākā padomē. Pirmais, ko mēs darījām šajās agrākas rīta stundās, protams, mēģinājām saprast, kas īsti notiek tajā Viļņā. To, ko Viļņa mums izstāstīja, īstenībā jau bija skaidrs, bet kā uz to reaģē Maskava un tiešām saprast, varbūt drusciņ naivi vēl, vai tad vadība to rīkojumi devusi, vai tur ir kāda iniciatīva vietēja Viļņā. Protams, ne Gorbačovu, ne Pugo, ne Jazovu pa tiešiem telefoniem no augstākās padomes, kurus īstenībā vajadzēja sazvanīt, nevienu nevarēja sazvanīt, neviens neatbildēja, un ar to mūsu informācijas paplašināšanas loks beidzās. Un īstenībā bija jau, manuprāt, Odisejs palīdzēs man atcerēties diskusijās noteikti, man liekas, tas bija īsti pēc 7, kad mēs tā domīgi tur visi šie nosauktie cilvēki stāvējām augstākās padomes ēkas 3. stāvā, ko tad darīt tagad? Un, manuprāt, Odisejs bija pirmais, kurš tādā neraksturīgi, mierīgā balsī teica, ziniet, tad veidosim barikādes. Un Škapars pēc zinām klusuma, es domāju, Škapars ar vienmēr tā mēģina pozīciju ieturēt pietiekami neitrāli. Škapars bija tas, kurš atbildēja, veidosim barikādes. Un īstenībā tā kā gandrīz pašiem bija viss skaidrs, Dainis Ivāns arī māja ar galvu, veidosim barikādes. Un tad kā to darīsim? Škapars saka, Odiseja, ej un sāc organizēt. Un tad, protams, ir dažas detaļas, ka iesaistīsim pašvaldību nodaļu, kas tolaik strādāja, darbojās tad speciāla nodaļa augstākā padomē. Un tā, manuprāt, ap 7:30 faktiski radās šis lēmums par barikādiem. Protams, nenoliedzot to, ka jau 12. janvārī tika runāts un jau sadalīti pat objekti, uz kuriem tauta tiks aicināta pulcēties, bet vēl ne barikādes, toreiz uzsvērt. Un īstenībā barikāžu veidošana sākās ap
Pulkstens 9, zvani, sazvanīšanās, ap 10 jau nezinu kādā veidā, bet jau parādījās pirmās tehnikas vienības, protams, Dainis Ģēģeris, arī lauksaimniecības ministrs to šodien, es domāju, atcerēsies. Un pirmā barikāžu kārta, īpaši, ja es runāju par Vecrīgu un augstāko padomu, bija pabeigta pulkstens 9 vakarā. To es labi atceros. Tāpēc, ka mums nāca informācija, protams, arī dezinformācija, īpaši pirmajās dienās, kāda tā bija grūti teikt, bet mēs aizsardzības štābs, kas tika izveidots 13. janvārī pie augstākās padomas ar augstākās padomas lēmumu, mēs bijām saņēmuši informāciju, ka pulkstens 9 iespējams militāras padomju bruņoto spēku akcijas. Tāpēc uz 9 barikāžu tā pirmā kārta bija gatava. Protams, barikāžu pilnveidošana turpinājās vēl pēc tam dienām un nedēļām, un ne tikai ap augstāko padomu. Varbūt neejot tālāk detaļās, es tikai pateikšu, ka šis moments, ka barikādes, faktiski pati šī ideja radās pēkšņi. Un, protams, tie sagatavošanās darbi, kas tika veikti, tie visi bija ļoti noderīgi un tie tika izmantot barikāžu laikā. Bet šis pārsteiguma moments, šī faktiski īstenībā negatīvība pašām barikādēm, tā īstenībā bija šīs operācijas vai akcijas stiprā pusi. Ja mēs gatavoties barikādēm jau nedēļu vai mēnešiem iepriekš, tad nekādas barikādas nebūtu. Jo atceramies, kas notika 91. gada augusta puča laikā, pirmais, ko OMON transportieri izdarīja, un armijas vienības, specvienības nobloķēja tūlīt no rīta visus tiltus, kas ved uz Rīgu, ieskaitot uz Juglas tiltu un citus, ja, lai neatkārtotos tas, kas bija janvārī. Tā kā šis pārsteiguma moments bija nenoliedzami barikāžu stiprā puse. Un par barikāžu organizāciju. Dažus vārdus tikai. Es domāju, ka vēl nav pietiekami nec varbūt novērtēta, nec arī pateikts pietiekami paldies, bet Latviešu strelnieku apvienība, kuras priecājos arī šodien pārstāvēt zālē, faktiski ļoti palīdzēja šajos jautājumos. Un tas, kā nevardarbīgo pretošanos palīdzēja veidot militāri speciālisti ar pulkvežu, majoru un citām padomju armijas dienestu pakāpēm, tas, protams, arī viņiem bija kaut kas jauns. Bet katrā ziņā daudzas tās lietas ļoti palīdzēja profesionālāk saveidot šīs barikādes un pats galvenais arī domāt, rūpēties par cilvēku drošību, kuri bija barikādēs. Saprotams, ka pilnīgu drošību barikāžu organizatori nevarēja garantēt nevienam, un cilvēki par to bija brīdināti, cilvēki par to saprata. Un tad, kad kārtējo reizi aizsardzības štābam un, protams, arī citām struktūrām ienāca informācija, kā no bāzes ir izbraucis OMON ar visiem saviem 4 laikam bruņu transportieriem, vai pie Baltijas karabagabala štāba pulcējās bruņu tehnika, tad barikāžu aizstāvi arī atcerās, tad Doma laukumā parasti jau skanēja aicinājums sievietēm, bērniem lūdzam laukumu atstāt, jo ir iespējamas bruņotas akcijas. Tā kā tika darīts, bet, protams, ka tā nebija vienkārša lieta, tā bija ļoti riskanta un protams, arī drosmīga akcija. Ja mēs runājam par aizsardzības štābu, tad tajā darbojās operatīvais dienests, barikādes Vecrīgā, es tikai tagad par Vecrīgu minēšu, ja, kā piemēru, 6 sektoros bija sadalīts vēlāk 7 nedaudz, izveidoja vēl vienu sektoru, 42 šķiet aizsardzības punkti darbojās, bija tiešie sakari štābam ar katru punktu. Katrā punktā bija nodrošināta iespēja saņemt medicīnisko palīdzību, neskaitot Doma laukuma, varētu tā teikt, centrālo hospitālu, medpunktu, tur bija pat operācija zāle, tagad var aiziet uz izstādi, kur tur atrodas apskatīties. Apgādes dienas strādāja, šodien padalīsies noteikti arī šī dienesta pārstāvi ar pieredzi, bet man liekas, šim apgādes dienestam bija lielākā problēma, ko darīt ar to milzīgo pārtikas un daudzumu, kas tika vienkārši cilvēki nes un sagādāja.
Un īpaši es gribu uzsvērt informācijas un sakardienas lomu. Tas, ka faktiski burtiski dažu stundu un dienu laikā tika izveidots dienas, kas informē par visu, kas notiek ap mūsu, varētu teikt, potenciālo pretinieku, un ne tikai punktiem dislokācijas, gan pie Omona bāzes, gan pie kara apgabala štāba, un katra vienība, kas bruņot pārvietojas par Rīgu, īstenībā viss tas maršruts momentā bija zināms aizsardzības štābā, jo ik pat 5, 6, 7 minūtēm tika vai nu zvanīts vai par rāciju ziņots. Omanieši izbrauc no bāzes, omanieši ir Vecmīlgrāvī, omanieši dodas pa Viesturu prospektu, omanieši dodas pa Ganību damu, pagriežās. Tagad jautājums mums, kur viņi pagriezīsies, uz augstākās padomas pusi vai uz citu. Ja? Un tad bieži vien nācās uzvērt, paldies Diev, viņi pagriezās uz Baltijas kara apgabala pusi. Tā kā pie visas tās dezinformācijas, kur arī nāca, starp citu ļoti aktīvi nāca iekšā, īstenībā nebija pārāk grūti atšifrēt, kas ir kas, jo vairāk šie ziņotāji, tie visi bija Tautas frontes aktīvisti, mūsu oficiālie ziņotāji informācijas centram. Bet par to Odisejs Kostāna droši vien pastāstīs sīkāk. Un kas tad bija 20. janvāris? Omana uzbrukums iekšlietu ministrijai. Es domāju, ka mūsu šodienas 3. diskusijā būs tiešām ļoti interesanti padiskutēt, jo šeit piedalās speciālisti tā laika prokuratūras darbinieki, kuri izmeklē arī pēc tam lietu, un mēs noteikti arī kādas jaunas informācijas, varbūt pavadienas uzzināsim. Bet tā strateģiski vērtējot situāciju, ir pilnīgi skaidrs. Barikādes nozīmē, ka cilvēki aizstāvās. Un viņiem nav šaujamie. Labi, tur kādam, protams, bija un paslēpti un tā, bet viņiem nav šaujamie. Tā ir tā ideja. Ja? Un ārzemju žurnālisti rāda visai pasaulē to. Šeit ir dažādi dati, sākot no 200 līdz pat 800 ārzemju žurnālisti, kur atradās janvāra barikādēs Latvijā. Visas lielākās televīzijas un aģentūras bija ne tikai Lietuvā, bet arī Latvijā. Un, ja gluži nebija varbūt tā, kā tas tagad notiek, ka mums terora aktus rāda tiešraidē, ja, tolaik tā vēl nebija, bet par barikāžu notikumiem un tā skaitā par uzbrukumu iekšlietu ministrijai pusstundas laikā jau pasaule bija jau redzēja televīzijā, pusstundas laikā. Man liekas, ka žurnālistam Valdemāram Hermanim ir tiešām tāds ļoti interesants konstatējums vienā no viņa publikācijām. Viņš saka tā, ka ja 1940. gadā mediju tehniskais nodrošinājums būtu tā attīstīts kā 91. gadā vai jau vairāk tagad, tad tā 40. gads nebūtu iespējams. Ir vēl pārdomām. Un līdz ar to arī, es domāju, tāda masveidīga asins izliešana 91. gadā, vienkārši tā būtu politiska pašnāvība Gorbačovam un visai PSRS politiskai vadībai. Tāpēc žurnālistu šī klātbūtne, man liekas, barikāžu laikā ir ļoti, ļoti nozīmīga. Lūk, un citiem vārdiem laiks iet, barikādas ir, visa pasaule skatās, kā tauta ir gatava sevi aizsargāt, kā viņi cīnās nevardarbīgi par savu brīvību, un tas, protams, rada simpātijas visā pasaulē. Šeit arī, starp citu, Dānijas ārlietu ministrs Hanibalsons apmeklē barikādes visās 3 valstīs, un, protams, daudz kas cits notiek starptautiski šajā laikā, un mēs iegūstam ar vien vairāk lielāku atbalstu. Ko darīt pretiniekiem tādā gadījumā? Viņi zaudē, katru stundu, katru dienu zaudē. Gorbačovs ir nodevis, tas nav noliecams, to Augsnes raksta. Ja? Bet vajag kaut kā izprovocēt tos barikādniekus. Un droši vien arī jau zinot, ka vienam otram ir tie ieroči, vai kādam sākt šaudīties. Un mana tā versija un izskaidrojums ir tāds, ka šis Omona uzbrukums varbūt pašiem omoniešiem pilnīgi pieņem, nesaprotot viņu akcijas jēgu, bet tā doma ir tāda: uzbruk kādam neatkarīgas valsts iestādēm, šī gadījumā iekšlietu ministrijai, tad sākās pretestība un, protams, barikāžu aizstāvi vēl kārā savus ieročus vai vienalga ar nojām vai kā citādi, iet tagad visi tur uzbrukumā un sākās asins izliešana. Protams, kas tad atliek tādā gadījumā PSRS prezidentam? Parādīt visai pasaulē, redzēt viņu viens otru slaktē nost, līst asinis. Mums ir jāievieš kaut kāda kārtība. Interesants ir jautājums par to, ka Bauskas miliči, kuri
pildīja savu nedienestu pienākumu pat tik daudz, kā savu svēto misiju, kā savu izpratni par barikāžu lomu, atradās tolaik iekšlietu ministrijas telpās. Interesanti, kā raksta Renārs Zaļais, tieši 20. janvārī viņi saņēmuši zīmīgi, viņš saka, tieši 20. janvārī mēs saņēmām pavēli, pirms tam tāds it kā nebūtu bijis, ka ja kāds uzbrūk ar ieročiem, mums ir ar ieročiem jāizstāvās. 20. janvārs. Nu lūk, un varētu domāt, pavirši vērtējot notikumus, ka šī Bauskas miliču pretošanās Omonam ar ieročiem rokās, ka tā kā drusciņi iziet no tās nevardarbīgās pretošanās koncepcijas, un tas ir labi vai slikti. Man liekas, ka Renārs Zaļais pirms 10 gadiem konferencē par barikādēm, un šīs konferences materiāli ir publicēti, ir teicis, vienkārši vienas diženas vārdus, svētus vārdus pat teikt. Viņš raksta, protams, kaujas laikā mēs gaidījām, ka mums nāks palīgā, ne tikai zvanot pa tāruņiem. Tās bija instinktīvas un tobrīd pašsaprotamas cerības. Šodien es varu pateikt, bija taisnība tiem, kuri izlēma, ka iesaistīt kaujā papildus spēkus nedrīkst. Pat par mūsu ministrijas aizstāvju dzīvības cenu. Protams, tā bija traģiska divu patiesību kolīzija. Taču nevardarbīgās pretestības ideja bija vienīgā pareizā, un minētajā epizodē tā izpaudās īpaši uzskatāmi. Tā ir otra barikāžu laika lielā mācība. Es nobeidzot gribētu teikt, ka barikāžu nozīme nav tikai vērtējama Latvijas vai Baltijas valstu mērogā. Barikāžu nozīme ir vērtējama starptautiski. Un tas, ka viens no, īstenībā var droši teikt, pats lielākais teorētiķis pasaulē nevardarbīgās pretošanās teorijā, profesors Džīns Šārps, kurš arī vairākas reizes viesojies Latvijā, kurš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas arī goda doktoru kļuvis, viņš ārkārtīgi augstu vērtē tieši Baltijas, un īstenībā, nezinu kāpēc, bet uzsver tieši Latvijas pieredzi nevardarbīgās pretošanās organizēšanā. Īpaši arī uzsverot šī aicinājuma X stundā lomu un norādot, ka šādas rakstiskas instrukcijas un šāda gatavība arī teorētiski pamatot, kā tā īstenībā izpaužās aicinājumā X, īstenībā nav viņa pētījumos atrast nevienā citā valstī, visā pasaulē. Viņš ir pētījis desmitiem, ja ne vēl vairāk valstus dažādos periodos. Tas, ka tagad atbildot uz žurnālistu jautājumiem, ik pa brīdim, un žurnālisti jautā, vai jūs atkal būtu gatavi iet uz barikādēm, un mēs ik pa brīdim dzirdam atbildi, nē, es vairs uz barikādēm neiešu, jo viss tas, kas notiek apkārt, man ir apriebies, un redziet, pie kā mēs esam nonākuši. Es domāju, ka nevajadzētu ar šādiem vārdiem jokoties. Es ļoti, ļoti gribētu aicināt visu, nevajadzētu jokoties. Es pilnīgi esmu pārliecināts, ka mēs visi atkal, arī tie, kas ir, protams, šodien varbūt pamatot neapmierināti ar to, kas notiek ekonomikā, politikā un tā tālāk, mēs tādā pašā situācijā, ja tas Dievs nedod notikt kā 91. gada janvārī, mēs visi atkal kopīgi būtu uz barikādēm. Un tāpēc neizmantosim šos svētos faktus un lietas kā protesta formu. Paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, 5 minūtes brīvais mikrofons. Variet man uzdot. Tik tiešām es jau cenšos arī iespējami katreiz pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri varbūt nebija pirmie barikāžu pozīcijās, jo viņiem bija citi pienākumi, kas saistīti vai viņa apziņa, saistīta ar barikāžu nodrošināšanu, gan piegādājot pārtiku, katrs savu spēju robežās, gan sēžot pie telefona, ziņojot tautas frontei. Un es vienmēr esmu noliecis galvu priekšā šodien arī šeit klātesošās Vilijas Jansonas kundzes priekšā. Man tolaik pilnīgi nepazīstami cilvēki, Vilija Jansona, viņas ģimene, vīrs, ģimenes locekļi,
piedāvā dzīvokli, lai lūk nebūtu jāatrodās tur, kur mēs dzīvojam vecmiogrāvī pie Omona bāzes. Ja? Atbrīvot dzīvot. Sākumā vienu Rīgas centrā, pēc tam otru. Un, protams, tas ir augstākais risks, ja tā padomā, kāds varēja būt. Protams, ja tā situācija mainītos, es nezinu, vai šobrīd mēs tā vairs ar šiem cilvēkiem sarunātos zālē. Tā kā katrs savā vietā riskēja un darīja, ko vien varēja idejas vārdā. Tiešām idejas vārdā. Paldies. Es gribētu jums uzdot tādu jautājumu. Starp citu, jums runā Eduards Lunis, kurš atnāca uz barikādiem tikai tieši šajā dienā, kad iekšlietu ministrijā notika šaušana. Līdz tam laikam es uzskatīju, ka ir teātris, jo es beidzis karaskolu, zināju, kāds potenciāls ir Baltijā un ar ko te var viss beigties. Dabīgi es nezināju par tām norunām, kas tur bija tajā laikā. Un es atnācu ar mērķi. Ja doma tāda man bija, ja man uz maniem kauliem kāds tanks paslīdēs, nopuksēs, lai tikai laba, normāla dzīve būtu Latvijā. Es būtu izpildījis savu misiju. Bet jūs šodien te stāstat par barikādēm. Te noteikti ir arī daudz cilvēku, kuri nav cienīgi te būt un runāt kaut ko par barikādēm, jo viņi piedalījušies Latvijas graušanā, Latvijas novēršanā līdz šim stāvoklim, kāds pašlaik te ir. Es uzskatu, ka mums jāveic ir Latvijas varas augšgala noziegumu starptautiskā izmeklēšana. Te ļoti daudzi no šiem klātesošajiem būs noteikti atbildīgi par visu to, kas ir noticis. Un tāpēc nav cienīgi runāt par kaut ko par barikādēm. Tas ir klaišs negods. Starp citu, ar jums runā cilvēks, kas iekopis Ķegumā dārziņu un nav varējis pat noprivatizēt, pateicoties neiedzībām, kas notiek tiesās, kur pilnīgi neaizsargāti cilvēki šī valstī jūtās. Tas ir drausmīgi. Par to liecina vairāk kā 15,000 cilvēki, kas meklē Eiropas komisija, Eiropas tiesās. Bet ja varētu, tad pagaidām jautājumu. Komentāriem vēl būs diskusija laiks, labi? Tā. Es uzskatu, ka mums šodien jāpieņem deklarācija par šīs valdības saukšanu. Te ir jārīkojas kā dokumentā numur 409 un 410, kuri norāda, ka jāizveido starptautiskā komisija Latvijā. Paldies, sapratu, jā. Paldies. Labi, ziniet, varbūt tiešām diskusijas tagad mums vienkārši laika nav, tas ir paredzēts drusku vēlāk. Bet es atbildētu uz to jautājumu, ko es sapratu no šī komentāra. Pirmais ir par to, vai barikādas nebija teātris. Es varbūt gribētu tieši šo jautājumu uzsvērt. Jā, es ar vienu piemēru atbildēšu. Protams, ka tas nebija militārs kaut kāds aizstāvēšanās objekts vai akcija. Nevardarbīgā pretošanās. Bet ka šī nevardarbīgā pretošanās un tie akmens bluķi un tās automašīnas piekrautās un dažādi tur bruģa akmeņi un tā tālāk nebija bazsvarīgi, liecina tikai viens piemērs, ko es gribu minēt. 1991. gada augustā, kad Maskavā un arī starp citu Pēterburgā atkārtoja tieši tādas pašas barikādas kā Latvijā un teica, ka mēs izmantojam jūsu pieredzi Maskavā tai skaitā. Tad Alfai, to raksta viņu komandieris atmiņās, specvienībai Alfa, tika jautāts, vai jūs esiet gatavi ieņemt šo balto namu, kur sēž Žeļcins? Viņi teica, jā, mēs ieņemsim, 20 minūtes tas laika prasīs mums. Tas pats, kas apmēram ap augstāko padomu. Bet vai jūs, politiķi, esiet gatavi, ka tur līs asinis? Mēs nevaram pārvarēt šīs barikādas, šo cilvēku pūļus bez asins izliešanas. Un lūk, tas bija tas, es domāju, gan 91. gada augustā, gan jau vairāk 91. gada janvārī šeit Rīgā, kas atturēja pieņemt lēmumu dot pavēli armijai. Protams, kad armija 20 minūtēs šo augstāko padomi vai ministru padomu būtu ieņēmusi bez mazākām šaubām, bet ja nebūtu barikādes, ja, cik tas vienkārši būtu? Ja, vienkārši atbrauktu pāris ekipāžus un viss būtu nokārtots. Ja, bet to nevarēja īstenot. Tā ir barikāžu loma. Kas attiecās uz deklarācijām par šodienas situāciju. Tas ir tas, ko nobeidz savu runu. Ja. Nejauksim šīs divas lietas kopā. Tās nav saistāmas. Tās tiešām nav saistāmas. Mūsu brīvība, neatkarība, tās ir svētas lietas, un par tām mums šodien ir jārunā. Tas, kā mums šodien mūs pārvalda, kādas mums ir, teiksim, problēmas, tas ir citu konferenču jautājums, tas ir citu pasākumu uzdevums. Tāpēc lūgums, neiesim, nenovirzīsimies no tā, kas mums ir svēts. Paldies!
varbūt pēdējo jautājumu, ja? Labdien, Kārlis Rimši. Naivs toreiz un naivs arī šodien. Barikāžu dalībnieks un atsliecinieks gan janvārī, gan augustā. Un šeit es esmu tikai tāpēc, ka man dēls aizliedz runāt par politiku virtuvē. Viņš saka, ja tu negāji tur, neprasīji tur, neinteresējies tur, nepateici tur, tad virtuvē lūdzu nerunā. Un man ir tāds jautājums, kurš radās, kurš man jau patiesībā ir sen, un vēl jo vairāk stāstot mazdēlam par šiem notikumiem, kad es ieraudzīju, ka tādā barikāžu nozīmītas apliecībā ir rakstīts par janvāra un augusta barikādēm. Es esmu samulsis. Es diskutēju ar romaniešiem tenīs augusta dienās, tā ka viņi braukāja pa Doma laukumu, un es tur, diemžēl, neredzēju barikādas. Un šai sakarībā man ir jautājums, kāpēc mēs zinot, cik ļoti efektīgi strādāja filmēšana gan Lietuvā, gan Latvijā janvārī, un cik tas ļoti labi iedarbojas uz pasauli, kāpēc mums ir tik trūcīgas ziņas par augustu, kad dažus gadus atpakaļ sabiedriskā televīzijā pieminot augusta notikumus, rāda kadrus, kur koki bez lapām. Tad ir tik trūcīgi, un kāpēc tas tā ir? Paldies. Ļoti labs jautājums īstenībā. Man ir atbilde pilnīgi skaidra priekš manis šo jautājumu. Un tā balstās uz sev romiešu teicienu, ka divreiz vienā un tā pašā upē neiekāpsi. Es jau minēju par bruņu transportieriem, kuri tik līdz bija ziņas, ka pučs Maskavā noticis, jau ieņēma pozīcijas uz tiltiem. Un, protams, ka nekādas barikādes vairs netiktu pieļautas. Tā ir mana pārliecība. Un tajā pašā laikā īstenībā bija alternatīvais variants. Un šeit šis X stundas aicinājums, ko starp citu tas pats vēl Odisejs Kostanda un ne tikai vadāja apkārt pa Kurzemi un laikam arī Vidzemi izdalot šīs instrukcijas aicinājumu X stundā. Ja? Tas bija tas variants, kurš tiktu iedarbināts. Aicinājums X stundā. Janvārī jau viņi neiedarbinājām, nebija vajadzīgi, tas bija tikai pirmais punkts pa manifestāciju. Ja? Tā kā es domāju, ka tas ir pareizi. Un, protams, te vēl citi argumenti, ka tas bija viss, tomēr var teikt, visas Padomu Savienības mērogā, un tur mēs Latvijā, tā būtu, teiksim, man liekas, neefektīva forma jau. Tā ir mana pārliecība. Paldies. Tagad diemžēl, mums jautājumi. Lūdzu pēdējo. Es gribētu jautāt, vai ir kāda valstiska struktūra iestāde, kas savāktu visus tos materiālus, kas bija kāda politiskās informācijas, propagandas aģitācijas, politlapiņas. Es arī dažas zīmējis. Vienu es atdevu barikāžu muzejā, un pārējie it kā stāv man mājās mapēs. Vai nevajadzētu valstiskā mērogā savākt šos materiālus un kaut kur viņus publicēt, saglabāt un publicēt? Paldies. Paldies, liels paldies. Īstenībā tā ir tā sāpe, ko es šodien vienkārši vairs neskāru, jo man liekas, viens jau Renārs Zaļais jau minēja. Ja? Es katrā konferencē par to runāju un katrā pasākumā, ka īstenībā tā ir katastrofāla situācija, ka par notikumiem, par kuriem būs nozīme vēl pēc 50, 100 un es domāju pēc varbūt 200 gadiem, ja? Un kurai ir starptautiska nozīme. Nevienu neinteresēs mūsu šodienas ekonomiskās krīzes problēmas pēc jau 10 gadiem droši vien. Ja? Bet barikādes, kas izmainīja politisko sistēmu, protams, kontekstā 4. māju, ja, kas izmainīja ekonomisko sistēmu, kas mūs noveda pie brīvības, demokrātijas un nevardarbīgā formā, tas ir unikāla starptautiska pieredze. Un tas, ka mēs nevācam dokumentus jebkura lapiņa, jebkurš zīmējums, jebkurš rakstagals, jebkurš fotografija, videofilma ir ārkārtīgi svarīga. To es esmu aicinājis visu laiku. Mēs te Zinātņu akadēmijā arī uzaicinājām arhīvu vadību visu šeit uz senāta sēdi un arī šo pašu jautājumu virzījām, un tad viņi teica, jā, mēs tagad reorganizējam arhīvus, tieši šogad beidzās tā reorganizācija, un tad mēs tā kā sāksim varbūt vairāk kaut ko darīt. Cerēsim. Es domāju, ka valsts arhīvam šeit būtu jāspēlē tomēr ļoti liela loma. Protams, nenoliedzot to, kā arī šobrīd ir pietiekami aktīvs mūsu barikāžu muzejs, Latvijas Tautas frontes muzejs, arī muzejos var nodot. Bet katrā ziņā vajadzētu tos galdus jums iztīrīt, katram apskatīties. Katrai šai lapiņai ir nozīme. Tas ir arī mans aicinājums, un liels paldies par šo jautājumu. Paldies! Tagad es gribētu paziņot, ka mums ir bez pārtraukuma, mums sākās pirmā diskusija, un es aicinātu šeit priekšā pie diskusijas galda
vadītāju diskusijas Viktoru Daugmali, tolaik barikāžu laikā laikraksta Diena galveno redaktoru. Un, Viktora, vai tu savus diskusijas dalībnieks pats uzaicināsi? Vai man nosaukt? Labi, es esmu jau iesildījies. Dainis Ģēģers tiek aicināts uz pirmo diskusiju. Barikāžu laikā Latvijas Republikas lauksaimniecības ministrs, Odisejs Kostanda, augstākās padomes aizsardzības štāba priekšnieka vietnieks, Māris Markus, augstākās padomes aizsardzības štāba radio sakaru centra vadītājs, Ivars Redisons, barikāžu laikā Tautas frontes priekšsēdētāja vietnieks, lūdzu, Ojārs Stefans, barikāžu laikā pirmā posteņa pulveritonis pie tagadējā kara muzeja vadītājs, Georgs Stiprais, barikāžu laikā augstākās padomes aizsardzības štāba informācijas nodaļas speciālists. Un diskusijas tēma, kā mēs redzam pēc programmiņas, augstākās padomes un ministru padomes aizsardzības organizēšana. Par diskusijas kārtību, acīm redzot, Daugmaļkungs vēl pastāstīs sīkāk, bet doma ir tāda, ka kāds no diskusijas dalībniekiem dažu minūšu laikā pasaka to savu viedokli par apspriežamo tēmu, un tad ir brīvais mikrofons, jautājumi un diskusijas savā starpā, un ne tikai. Rīgas 5 minūšu maz ziņojumu. Es domāju, jā. Pirms uzsākt diskusijas gribētu akcentēt vienu lietu, kas ir ļoti cieši saistīta ar barikādēm. Tā ir tautas manifestācija Daugavmalā. Pēc manas visdziļākās pārliecības, ja šī manifestācija nebūtu notikusi, tad Viļņas nakts traģēdija bija jānotiek Rīgā. Un par šo manu versiju liecina ļoti daudzi fakti, kuri iespējams varētu tikt izklāstīti kādā citā konferencē. Tā, tas, kam pieder ideja par šo manifestāciju, tas, kā tā tika organizēta, tas ir atsevišķas izpētes vērts. Un, protams, ja pēc šīs manifestācijas cilvēki dotos mājās, es tāpat esmu pārliecināts, ka tādā gadījumā padomju armija un spēcdienesti veiktu to pašu akciju, ko Rīgā iespējams, ka veiksmīgāk, ja Maskavai vairs nebija kur atkāpties. Tāpēc barikāžu nozīme, manuprāt, ir ārkārtīgi augsta. Un pirms mēs sākam šo diskusiju par to, kā un kāpēc notika barikādes, es gribētu ieskicēt tās tēmas, kuras, es domāju, būtu jāpārunā. Pirmā tēma ir barikāžu ideja un šīs idejas attīstība. No kaut kāda viena punkta, līdz tam brīdim, kad sākās šīs idejas realizācija. Tas ir otrs diskusijas punkts. Trešais, kāda bija dažādu valsts struktūru, Tautas frontes, barikāžu līderu, barikāžu dalībnieku un tā tālāk koordinācija. Jo šis koordinācijas jautājums izgaismos arī visu pārējo dalībnieku lomas. Un noslēgumā es piedāvāju diskusijai vienu tēmu, kas, manuprāt, ir līdz šim izrunāta nepietiekami. Tas ir jautājums par iespējamo bruņoto pretestību. Jo barikādes, manuprāt, pēc definīcijas ir aizsargbūves. Un šo barikāžu neatņemama sastāvdaļa ir cilvēki, tā skaitā cilvēki ar ieročiem. Tie cilvēki, kurās sinis lītu, ja sāktos trieciens. Tātad jautājums par šo nevardarbīgo pretestību un barikāžu korelāciju, atbilstību vienai idejai ir diskutabls. Un šī ir tēma, ko es gribētu arī pārunāt. Ja mēs gribam vienoties par kaut kādām kopējām nostādnēm, uztaustīt kaut kādus pavadienus, dabūt zem viena kopsaucēja dažādās versijas, kas ir par šo tēmu, kā un kāpēc radās barikādes, man ir lūgums diskusijas dalībniekiem un tāpat arī cilvēkiem zālē atbildēt secīgi uz katru no manis piedāvātiem jautājumiem, lai mēs neizplūstam, lai mēs varam veiksmīgāk virzīties uz priekšu. Iesākot šo tēmu, pirmo tēmu tātad par ideju un tās attīstību, es nolasīšu kāda barikāžu dalībnieka īsu atmiņu stāstījumu. Mēs abi, es un Brūveris, stāvējām uz stūra pie ieejas augstākajā padomē, kad pienāca klāt kāds vīrs.
Varēja redzēt, ka viņš ir ļoti aktīvs cilvēks un tikko nācis no darba. Viņš mums jautāja, ko jūs gaidāt? Vai neredzat, ka iela uz Rīgas pils laukuma ir atklāta? Jūs gaidāt, lai Krievi nāk iekšā ar savu tehniku? Bet ko lai dara? Viņa atbilde bija ļoti pārliecināta. Jāceļ barikādes. Bet no kā? Viņa atbilde bija šāda. No visa tā, kas nav piesiets, jo, kad ienāks Krievi, mums nekā vairs nevajadzēs. Un tā sākās īsto barikāžu celtniecība Rīgā pie Latvijas augstākās padomes ēkas un uz ielas, kas ved gar to un Jākaba baznīcu uz Rīgas pils laukumu. Un tā mēs 3 cilvēki sākām jaukt no stalažas, kas bija saslietas pie ēkas tās atjaunošanai. Tās atradās no tagadējās Saeimas frakciju ēkas uz Doma laukuma pusi. Un par to procesu, un tad notika brīnums. Parādījās arī jaunieši, tā dēvētie panki, un tad gan bija ko redzēt, izveidojās 2 aizsošas rindas, viena gāja prom ar stieņiem, otra nāca atpakaļ pēc jauniem. Šis vīrs, kas pienāca klāt un ierosināja, nav identificējums, un nekur tālāk viņš neparādās. Bet mēs redzam arī, ka tā nebija organizēta grupa, kas to būvētu. Tā ir viena no versijām. Par otru versiju es lūgtu Tautas frontes vienu no līderiem, Redisona kungu. Lūdzu. Tātad, kurā brīdī radās ideja par barikādēm? Atradīsim sākumu punktu. Labdien, godātie klātesošie. Tātad, cik jau 20 gadus mēs pulcējamies barikāžu pasākumos, un vienmēr ir runa par to, kur kas stāvēja, kas ko veidoja, bet ļoti reti runā par pašu pamatu. Kāpēc cilvēki nāca? Kāpēc? Kāda tam bija jēga? Un šeit es sasaistītu jums virkni notikumu un dokumentu, kas bija pirms tam. Tad pirmais, kam es vēlētos pievērst uzmanību un kas ir nepamatoti aizmirsts, tas ir 1990. gada 21. augusta Vislatvijas tautas deputātu sanāksme Daugavas stadionā, kur 8086 deputāti nobalsoja manifestu uzdevumu augstākajai padomei pieņemt neatkarības atjaunošanas deklarāciju. Es atvaros, Redisona kungs, mēs netiksim galā. Runāsim drusku lietišķāk varbūt. Jā. Tātad jautājums ir, kurā brīdī radās barikāžu ideja? Tieši par barikādiem. Jā, bet tas viss ir sasaistīts. Tālāk bija 4. maija deklarācija, augstākā padome, dažādi lēmumi. 90. gada rudenī notika Tautas frontes 3. kongress, kurā pieņēma kursu uz pilnīgi neatkarības atjaunošanu. Tātad tālāk Tautas fronte organizēja daudz un dažādus pasākumus. Tātad šeit pirmais bija 27. novembrī aicinājums 3 nedēļās 500 000 parakstu pēc Savienības līguma. Redisona kungs, es būšu spiest ņemt jums vārdu nost. Runājam lietišķāk. Lūdzu, mēs citādi netiksim pie kopsaucējiem. Jā, tātad tālāk 90. gada 8. decembrī tika pieņemts 29 organizāciju manifests Vienota Latvijai, kurā izveidoja vienotu koordinācijas centru. Tad 90. gada 11. decembrī Latvijas Tautas frontes valde publicēja X stundas instrukciju, kas paredzēja nevērdībīgo pretošanos. Šajā instrukcijā, protams, tāda lieta kā tehniskas barikādes nebija ierakstīta. Un 91. gada 12. janvārī Latvijas Tautas frontes dome aicināja uzsākt vispārēju nevērdībīgo pretošanos, un šajā 12. janvārī Latvijas Universitātes salvā Tautas frontes valde sapulcēja visu nodaļu koordinatorus un deva uzdevumu veidot objektu aizsardzību. Tātad tur organizēja schēmu pa apgabaliem, pa kādiem objektiem pulcēties. Par to, vai nekā tīri tehniski organizēt barikādes, tajā momentā runa nebija. Bija runa par to, vai nekad vajadzētu manifestācijas dalībniekus aizsargāt, un tāpat tās tajos objektos, kur būs cilvēki aizsargāt, gadījumā, ja brauc kāda bruņu tehnika, un līdz ar to bija izstrādāts ieteikums, ka vajadzētu likt priekšā tehniku, automašīnas, traktors un tam līdzīgi.
Tālāk par betona bluķiem un tam līdzīgi. Es sapratu situāciju tā, vai ne, ka šis jautājums tika apspriests jau augstākās padomes. Okay. Paldies. Jā. Paldies. Tātad 12. janvāris LTF valdes sēde kopā ar koordinatoriem. Cik man zināms, cits datums ir Mārim Markusam. Lūdzu. Jā, es to savās 6 lapās to, ja piekritās, es aprakstījis visu to tehnoloģiju, kādā veidā tas notika. Varbūt tas nebūtu tik interesanti, to jūs visu varēsiet izlasīt. Es gribētu pateikt, kāpēc vispār mums darījās bija. Mums katram ir iedots savus dzīves ilgumus šajā laikā, ko mēs izprotam. Mums ir pirms tam bijuši bezgalīgi daudz paudzes. Markusa kungs, es atvainojos. Es tulītās, es par to pateikšu. Es tieši par to pateikšu. Es to teicu, atvainojos. Ka mēs nākam no tiem laikiem, ka mēs esam bijuši nedzimuši Durbas kaujās, Saules kaujās, mēs esam bijuši nedzimuši Ziemassvētku kaujās latviešu strēlniekos. Es tos tieši teicu, ka mēs vienmēr visur esam bijuši, kāpēc mums jāskatās tikai uz šo savu mazo gabaliņu. Ir tālaus taurētājs bijis, kas ir tautas sauci, pie kaimiņiem vienmēr ir iets ugunsgrēku dzēst. Vienmēr ir bijis tas, kad ir talkas rīkots, un vienmēr mēs to esam izdarījuši. Barikādas notika, veidojās, bet tur bija ļoti daudz šķautnes. Bija viena šķautne tāda, pat ja tā augstākā padoma nobīsies, aizies, mēs vienalga šo tukšo māju sargāsim. Bija tas, kad šī barikāžu rīkošana Godmanim bija baigākā problēma, un viņam varbūt vēl bija cits problēmas, un to var saprast. Bija tas, ko stāstīja par tiem... Markusa kungs, es atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Mums ir konkrēta tēma šodien. Mums ir jātiek skaidrībā, kas un kā, kādi apstākļi, kādi cilvēki bija tie, kas radīja šo fenomēnu. Cik liela loma bija līderiem, cik liela loma bija sabiedrībai, tām idejām, kas virmoja. Un tāpēc mēs mēģinām šobrīd konkrēti restaurēt. Strēlnieku apvienības pārstāv atnāca un pateica, ka Rubiks ir nolēms taisīt apvērsumu ar strēlnieku vārdiem 3. decembrī. 5. decembrī LNNK atsūtīja strēlnieku apvienību šo īsi apskatu. Mēs domājam, ko darīt, ko nedarīt. 7. decembrī savācās Ražu kungs un Berklaus un vēl neliela grupa manā darbā Luksuforu iecirknī un lēma, ka sāk šīs lietas risināt. Tātad iepirka rācijas, viss tas notika un kurā brīdī tas viss varēs sākties, to, protams, mēs neviens nezinājām. Un faktiski šeit jāskatās varbūt no citas puses. Kad mums jāpiemina ir Lietuvas upuri, ka šie Lietuvas upuru vārdā mēs darījām to un visi skrēja un darīja. Un faktiski mēs izglābām gan Lietuvu, gan sev, gan Igauniju šo izdarītam, tāpēc, ka to jau vairs viņi nevarēja nekādā veidā. Nekādā veidā. Un šeit to, ko Tālaus Juns teica, ir ļoti svarīgi, ka bija informācija visā pasaulē. Ok, paldies. Tātad 7. decembris. Latviešu strēlnieku apvienība un Tautas frontes vadība. Jā, tad Dodisejs Kostanda, Rolands Ražu kungs un 2 kunga, Jaroņa kungs un Ausakus Pļaviņš, kurš šobrīd nav klāts, savācās Luksuforu iecirknī un lemt, ko un kādā veidā darīt, kā, ko bloķēt. Un Tautas fronte un LNNK nolēma, ka katrs rīkosies savā vidē un tā kā vajadzēs, tad viss izvērsīs. Un tā arī notika. Paldies. Odisej. Man būtu lūgums konferences vadītājam Tālavam Junzim un tev kā diskusijas vadītājiem un konferences dalībniekiem, vai es drīkstētu 5 minūšu nelielu ziņojumu dot, kā arī tā laika augstākās padomes aizsardzības štāba priekšnieku vietnieks atbildot uz šiem diskusijas izvirzītajiem tematiem. Un varbūt tad ir vieglāk raisīt uzreiz gan jautājumus, gan arī uzreiz vai nu par vai pret argumentus, teiksim. Es gribētu iedot tādu nelielu mugurkaulu, teiksim, diskusijai. Es domāju, ka mēs ļausim, jā. Jā.